1, 2, 3! Līdz ar Svētku eglis Rīgas vitrāžu iedegšanu Rīgā ir atklāts 6. vides objektu festivāls Ziemassvētku egļu ceļš. Festivāls Ziemassvētku egļu ceļš ir unikāls jau pirmkārt ar to, ka tāda nav nekur citur Eiropā. Kur mēs esam braukuši gan Lietuvā, gan Itālijā, gan Vācijā, Brēmenē. Mūsu kolēģi saka, vai tiešām jums ir tāds festivāls, kur tik liels gods ir ierādīts Ziemassvētku eglītei, un ne tikai eglītei, visam, kas saistīts ar Ziemassvētku tematiku. Festivāls ar katru gadu attīstās, kļūst daudzpusīgāks. Šogad festivālā tur ir 43 objekti, 13 no tiem ir pilnīgi jauni. Tie ir gan mākslinieku profesionāli, gan topošo mākslinieku studentu darbi, un katrs risina savādāk. Piemēram, šis dāvana maisis ir lietuviešu mākslinieka darbs. Lietuviešiem ir savs rokraksts, jau tā nav pirmā reize festivālā, arī iepriekšējos gados, un arī šogad ir redzams viņu veidots dizaina objekts eglīte ar lietussargu. Tāpat ir arī interesanti objekti skatāmi Vērmanas dārzā, kur pirmo reizi ir dizaina objekts no pēti pudelēm, krāsainām. Droši vien, ka tā nemaz nevar to pamanīt, no kā ir veidota šī nosacītā eglīte. Bet tomēr materiāls ir izlietotās plasmasas pudeles, pielāgots jaunā veidolā. Diezgan lielu rezonanci izraisa eglīte, kas ir netālu no Kongresa nama. Tā ir pirmā eglīte uz planētas Zemes. Tā ir atlidojusi pie mums no citas planētas, tas ir redzams. Man liekas, ka varētu paņemt kaut ko tādu mazliet piestilizēt un tā, lai no dažādām pusēm dažādi izskatās. Nosaukums frontālās projekcijas egle. Jā, diezgan tā kaut kā dizainiski izklausās. Tāpēc, ka egle viņa ir pretskatā tikai. Ja mēs paskatīsimies no sāniem, tad kā mans rokraksts, jā, man patīk tādas formas. Visvaldes Asteres mākslinieks, ar kuru mēs sadarbojamies jau vairākus gadus, ir radījis ļoti īpašu egli. Tā ir krastmalā esošā vitrāža egle. Šī egle patiešām parāda ne tikai seno tradīciju Rīga, kā pirmā pilsēta, kas rotāja egli, bet arī Rīgas būtība, kā sena kultūras pilsēta. Pirmā bija forma, un tad formai tika pieskaņots un piemērots nosaukums diagramma. Tas varētu būt saistīts varbūt to, ka arī mainīgums un asociatīva diagramma, kas visu laiku mainās, un mainīgums tādā ziņā, ka ejot apkārt eglei, jūs viņu pamanāt dažādos rakursos, mazliet katreiz dažādā izskatā. Krāsa arī man no paša sākuma bija skaidra, ka viņai jāasociējās ar egli, un viņa praktiski ir eglis zaļā krāsā, kas ir papildināta ar zaļas gaismas prožektoriņiem, kas varbūt tās uzsver viņas stūrainumu un viņas to formu un grāciju. Ne tikai Rīgas centrā ir skatāmi šie objekti. Mēs cenšamies, lai skaista ir arī Rīgas apkārtne, Rīgas apkaimes, ne tikai pats centrs. Tas ienes Rīgā tādu patīkamu noskaņu, ir varbūt pārsteigums, ir ko paskatīties, un tumšajā laikā, kad pat sniedziņu mums nav, tad tomēr ir tāda siltāka un košāka sajūta. Iesaku neslinkot, ņemt karti rokā un apbraukāt visas vietas, kur šīs brīnišķīgie darbi ir izvietot. Un priecīgas un gaišas Ziemassvētkus. Festivāls būs baudāms līdz 2016. gada 10. janvārim. Festivālu atbalsta Rīgas dome, rīko Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.